Ja tava dienas karts ir Mags, tad šodien tu esi savas dzīves maģijas vadītāja. Šī karts ir pilna ar radošu enerģiju, pašapziņu un spēju paveikt šķietami neiespējamo. Tas ir atgādinājums, ka viss, kas tev nepieciešams, jau ir tavās rokās. Atliek tikai izmantot savus resursus un ticēt sev. Mags mudina pārņemt vadību un negaidīt, kad dzīve pati sakārtosies. Varbūt šodien ir īstā diena sākt to ilgi atlikto virtuves atvilkņu sakārtošanu vai uzsākt lielo ģenerāltīrīšanu. Pievērs uzmanību detaļām. Mags ir kā tas cilvēks, kurš saprot, ka ar skrūvgriezi pievilkta maza skrūvīte var izglābt visu māju. Ja kaut kur esi vilcinājusies, dari šodien. Sākt ir vieglāk nekā šķita. Mags ir profesionāls, kas zina, kā izmantot savus rīkus, lai radītu brīnumus. Tavā darba dzīvē šī kārts liecina par pārliecību un mērķtiecību. Varbūt šodien beidzot pienācis laiks aizstāvēt savu ideju sapulcē vai piedāvāt risinājumu kādam sarežģītam jautājumam. Ja kāds mēģina tevi atrunāt vai iesaka nogaidīt, atceries, Mags tic saviem spēkiem un rīkojas. Taču uzmanies no pārspīlētas pārliecības, jo Mags brīdina. Laba ideja, ja slikti pasniegta, var palikt nesaprasta. Šodien tu esi kā attiecību burve. Ar savu šarmu un prātu tu vari iekarot jebkuru sirdi. Vai vēlies sarīkot partnerim mazu pārsteigumu? Izdari to. Vai vēlies kādam beidzot pateikt to, ko esi glabājusi sirdī? Šī ir tava diena. Mags mudina uz atvērtu saziņu. Esi tieša, bet šarmanta. Vienlaikus atceries, ka manipulatīvas spēles nav šīs kārtas pozitīvais aspekts. Neizmanto savu enerģiju, lai dominētu, bet gan lai veidotu stiprākas saiknes. Mags vēsta, ka šodien tu vari būt savas emocionālās pasaules pavēlniece. Ja pēdējā laikā esi jutusies izšķīdusit visā vai nesakārtota, šī kārts uzņemties atbildību par savām jūtām un rīkoties. Vai nepieciešams laiks tikai sev? Ieplāno to. Vai kāda problēma nospiež tavu sirdi? Atrodi savī spēku, lai to risinātu. Atceries, Mags nebaidās no izaicinājumiem, jo zina, viņa rokās ir visi instrumenti. Tātad, ja Mags ir tava dienas kārts, tad šodienas moto ir: es varu un es daru. Pateicies sev par savām spējām un drosmi. Uzticies savai intuīcijai, rīkojies gudri un ļauj savam iekšējam maģiskajam spēkam vadīt tavu dienu. Atceries, katru reizi, kad saki sev, es to nevaru, Mags tev čukst pretī. Bet tu vari. Laura strādāja par frizieri salonā pilsētas centrā. Viņas darbs bija saistīts ne tikai ar matu griešanu un krāsošanu, bet arī ar klientu uzklausīšanu un pārliecināšanu par pareizo izvēli. Viņa to uztvēra kā mākslu, kurā apvienojās tehniskas prasmes un psiholoģija. Šorīt izdzērusi rīta kafiju, viņa nolēma izvilkt dienas kārti. Tas bija Mags kārts, kas simbolizē radošumu, spēju savienot idejas un pārvērst tās realitē. Laura to uztvēra kā zīmi, ka šodien varētu atklāties jaunas iespējas. Rīta salonā sākās kā parasti. Pirmie klienti, fēnu un šķēru skaņa. Tomēr ap 10:00 ienāca kāda sieviete, kura bija Laura pastāvīgā kliente. Viņa apsēdās krēslā un nedaudz nervozi smaidot teica: Laura, es gribu kaut ko pilnīgi jaunu. Nogriežam īsu frizūru un krāsojam koši sarkanus matus. Laurai šādas situācijas patika. Viņa zināja, ka klienta vēlme pēc izmaiņām bieži vien iet roku rokā ar nedrošību. Tas bija kā izaicinājums atrast risinājumu, kas izceltu klienta personību, bet neizraisītu vilšanos. Koši sarkans klientei nepiestāvētu. Viņa apsēdās blakus un sāka sarunu. Labi, pastāstiet vairāk. Kāpēc tieši koši sarkans? Ko jūs vēlaties panākt ar šo izskatu? Sieviete pastāstīja, ka nesen ir šķīrusies un vēlas pilnībā mainīt savu tēlu, lai atkal sajustos pārliecināta. Laura uzmanīgi klausījās un ierosināja kompromisu. Īss griezums, lieliski, tas dos jums jaunu enerģiju, bet par krāsu, ko teiktu par tumši sarkanbrūnu ar dažiem sarkaniem akcentiem? Tas piešķirs dzīvīgumu, bet nebūs pārāk spilgts. Klienti piekrita, un Laura ķērās pie darba. Šajā brīdī viņa sajūta Maga enerģiju. Viņas rokās bija instrumenti, bet prātā skaidrs redzējums par to, kā pārvērst klientes ideju par jaunu tēlu. Viņa strādāja ar pārliecību, izmantojot savas prasmes un intuīciju. Kad darbs bija pabeigts, klienti paskatījās spoguli un smaidīja: tas ir tieši tas, ko man vajadzēja. Es jūtos kā cits cilvēks. Laura arī jutās gandarīta. Viņa bija palīdzējusi sievietei pārvērst viņas idejas realitātē,
radot ne tikai jaunu frizūru, bet arī pašapziņas pieaugumu. Dienas beigās, sakopjot darba vietu, Laura atcerējās rīta kārti. Mags tiešām mani vadīja, viņa nodomāja. Šodien viņa bija ne tikai friziere, bet arī radošs ceļvedis, kas palīdzēja klientam atrast ceļu uz jaunu sevis versiju.